Par četrkājainajiem draugiem jārūpējas ne tikai sniedzot mīlestību, bet arī kvalitatīva barība, lai viņi mums būtu blakus ilgi un laimīgi. Dzīvnieku barība specifika. Augstas kvalitātes profesionālā barība. Plašs sortiments visa vecuma dzīvniekiem. Ikdienas barība un diētiskā barība gadījumiem, ja dzīvniekam nepieciešama īpaša uzmanība un individuāla pieeja ēdināšanai. Pēdējos gados arvien vairāk dzīvniekiem rodas alerģiskas saslimšanas, kas veidojas gan no ārējās vides ietekmes, gan no dzīvnieku barībām. Mūsu barībā ir zivju proteīns, kas dzīvniekam kā alergēns ir mazatpazīstams. Līdz ar to arī ikdienas barība ir mazalerģiska. Bet, ja ar šo ikdienas barību mēs nevaram tikt galā, tad mēs piedāvājam vēl 4 veidu alerģiskās barības, no kurām 2 ir ar hidrolizēto lašu proteīnu. Alerģijas pazūd, jo šis hidrolizētais lašu proteīns netiek atpazīts kā proteīns. Līdz ar to organisms nepretojās un nav šī alerģiskā reakcija. Pie mums uz veikalu arī nāk īpašnieki kopā ar saviem dzīvniekiem, kopā ar saviem vilņiem, lai atrādītu mums un mēs varētu paskatīties, kā viņi izskatās pēc šīs te barības lietošanas. Un tiešām es redzēju ļoti skaistu apmatojumu mops šķirnes sunītim, kurš tiešām izskatījās ļoti veselīgs, spīdīgs un pavisam citas kvalitātes nekā ikdienā tādiem redzētiem sunīšiem arī izstādēs. Barības kvalitāti nosaka fēču daudzums un arī izskats. Un tas nav mazsvarīgi tiem dzīvnieku saimniekiem, kam ikdienā aiz sava suņa jāvāc viņu atstātās čupiņas. Barībai ir augsta bioizmantojamība, kas samazina fēču daudzumu, un klāt ir jukas ekstrakts, kas samazina smagus izkārnējumiem. Līdz ar to pilsētas dzīvnieku saimniekiem tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Katram dzīvniekam vajadzīgas mājas un gādīgs saimnieks, kas saprot dzīvnieka vajadzības un nodrošina ar labu un veselīgu uzturu. Mūsu barībā ir paaugstinātā daudzumā šis te omegas, kas nodrošina spīdīgu apmatojumu, veselu ādu, veicina smadzeņu darbību, locītavu veselību. Protams, tur ir arī visa glikozamīna, kas ir vajadzīga locītavām veseliem dzīvniekiem. Ja acis ir tīras un skaidrs, nav nekādu izdalījumu, tad tas jau liecina par dzīvnieka veselību. Ja dzīvnieks spēlējās, ir priecīgs, tad viss ir kārtībā.